Sveiki! Šajā nodarbībā mēs runāsim par alfabētu, iemācīsimies kopā alfabētu un iemācīsimies izburtot vārdus. Es izburtošu savu vārdu, un tavs uzdevums ir iemācīties izburtot savu vārdu. Tāpēc klausies uzmanīgi, kā burti tiek izrunāti. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir vācu alfabēts. Tu noteikti zini arī latviešu alfabētu, vai ne? Pirmajā klasē bija jāmācās. Es nezinu, cik tev grūti vai viegli bija iemācīties alfabētu, bet latviešu valodā arī ir tāda dziesma, alfabēta dziesma, vai ne? Kuru dzirdot, mēs varam atkārtot alfabētu un teikt, jā, tā kā es dzirdu to dziesmu, tad es atceros, kāds ir alfabēts. Vācu valodā arī ir tādas dziesmas, piemēram, internetā to var droši atrast alfabētu dziesmi, tu uzrakstīs alfabētlītu. Es tev tagad nodziedāšu šo dziesmu stīvu tādā ritmā, alfabētu, jo arī tā es iemācījos vācu valodas alfabētu. Ja es nezinātu šo dziesmu, man liekas, man būtu grūtāk iemācīties. Tagad skaties alfabētu, klausies, kā es izrunāju burtus un kā tas izklausās alfabēta dziesmā. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, U, H, E, Ö, Ü und S, Z. Nun ist das Alphabet komplett. Klāt alfabētam vēl nāca daži vārdi, bet es domāju, tu spēji vairāk vai mazāk izsakot burtiem līdzi, vai ne? Jā. Jautājums, kāpēc mums ir jāzina alfabēts? Viens ir labi, mēs iemācāmies skolā alfabētu un sakam, jā, mēs protam noskaitīt, un ko darīt ar tiem burtiem? Kāpēc mums ir jāprot vispār izrunāt burti? Labi, par alfabētu. Skaties, man šeit ir vārnīca. Tad, kad tu vācu valodā meklē kādu vārdu vārnīcā, pasies, cik te ir daudz lapas puses. Kā tu atradīsi vārdu, kurš sākās, nezinu, manis pēc ar H burtu? Es teikt atvēru, te ir H burts. Bet kā es varu zināt, ka tur ir H? Kā es varu zināt, kur ir L? Es atvēru un tur ir P. Man ir jāzina alfabēts. Tāpēc jau te arī ir tādas svītriņas. Kad es zinu alfabētu, es varu tik, noskaitīt A, B, C, D, E, F, G un atrast ātri to vārdu, kur es meklēju. Tas ir viens. Otrs, kāpēc mums vispār ir jāprot burti izburtot, ir, piemēram, lai izburtot savu vārdu. Es vēl te parādīšu savu vārdu. Es vārdu uzrakstīju uz lapiņas. Mani sauc Anita, ich heiße Anita. Arī vācis savu vārdu es mazliet citādāk uzsveru, lai labāk var saprast. Bet tomēr būs cilvēki, kuri varbūt pirmo reizi dzirdēs man vārdu un teiks, jā, bet es nezinu, kā to vārdu rakst. Es jau tikai dzirdu Anita, bet kā to raksta? Man ir jāprot izburtot savus vārdus. Un tāpēc es saku, ich buchstabiere. Es burtoju. A, N, I, T, A. Anita. Es uzrakstīju melnā krāsā burtus un sarkanā piepalīdzēju izrunai, jo A burtu es rakstu, bet saku A. N burtu rakstu, saku N. I burtu rakstu, saku I. T burtu rakstu, saku T. Un A burtu rakstu un saku A. Tātad es burtoju savu vārdu. Pirms mēs burtojam vēl citus vārdus, protams, ir jautājums, jā, bet kā tad? Kā tad, lai mēs izburtojam? Mums ir jāzina, kā to darīt, vai ne? Latviski mēs varbūt zinām, bet kā būs vāciski? Un šeit es arī esmu sarkanā krāsā iekrāsojis, vēl pielikusi klāt mazus vārdiņus, vēl klāt vai arī garumzīmes, lai parādītu, kā tad vāciski šos burtus burto, kā viņus izrunā atsevišķi. Un šeit vēlreiz izrunāšu, un tu seko līdzi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, Ö, U, S, Z. Tagad paskatāmies, kādi burti ir, kā mēs savus burtus, kas mums ir latviešu valodā, izrunājam citādāk. Mums arī ir šie burti, bet mēs sakam citādāk. A, B, C, D, E, F, G. Mēs latviski sakam G, bet vāciski G. H, I, J. Latviski J, vāciski mēs teiksim J. K, L, M, N, O, P. Q burta mums nav. Mums jāiemācās Q, R, S, T, U. Un tā ir ļoti svarīgi. Latviešu V burtu mēs vāciski izrunājam kā V. 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 Dubultais V mums nav. Tālāk X, Y. Mazliet nevis Y, bet tā Y. Y un Z. Ļoti svarīgi. Latviešu Z burts ir vāciski saucās C. Un tagad mums ir tie burtiņi, kuri ir ar punktiņiem. Ja? Atceries tie E, U, U. Mēs varam teikt tā, bet mēs arī tos varam burtot un teikt A umlaut, O umlaut un U umlaut. Šis vārds umlaut nozīmē punktiņi. Tātad es ar to pasaku, ka šis A ar punktiņiem tātad ir A umlaut. Un jocīgais B burts ar garo kāju, kurš izklausās, kurš skan kā burts S, izrunājas kā burts SC. SC, diezgan garš vārds. Un tas mums ir jāiemācās. Tātad apskaties rūpīgi alfabētu un tā izrunu. Tieši to, ko vāciski mēs daram citādāk nekā latviski, vai arī tos burtus, kāda latviešu valodā nav, un kā tos izrunā vācis. Tas ir ļoti svarīgi. Un tagad mēs apstīsimies, kāpēc tas ir svarīgi, kā tad mēs varam izburtot vārdu. Nu, piemēram, man tagad ir vārds šāds, un es saku jā. Tas tāpat kā latviski. Jā, bet vāciski raksta šādi. Kā tu burtoši šo vārdu padomā? Un tagad ich buchstabiere, es burtoju J, A. Vēl viens vārdiņš. Tagad izburto tu. Un tagad ich buchstabiere W, O, L, F. Wolf. Un wolf nozīmē vilks. Šāds vārds. Izburto lūdzu. Un tagad pārbaudi. Burtošu es. Ich buchstabiere Z, I, E, G, E. Ziege. Kaza. Vēl viens vārds. Tagad es burtoju. Ich buchstabiere V, O, L, K. Volk. Tauta. Tu atceries par V burtu, kur tu izrunā kā V, un latviešu Z, kur tu izrunā kā C. Vēl vārds. Izburto lūdzu. Un tagad ich buchstabiere S, C, H, O umlaut, N. Schön. Skaisti. Tātad mums ir O ar punktiņiem, un es saku O umlaut. Un vēl viens vārdiņš. Ich buchstabiere K, A umlaut, S, E. Käse. Siers. Atkal mums ir A
burts ar punktiņiem, un mēs sakam A umlaut. Nu, lūk, un tagad tavs uzdevums ir izburtot savu vārdu. Uzraksti savu vārdu uz lapiņas, paskaties, kā ir jāburto vārdi, respektīvi, kādi ir burtu nosaukumi, un izburto savu vārdu. Tas ir tavs šīs reizes uzdevums. Atā!